Man ir vēl ko teikt. Es pēc labākiem piemēriem es arī teikšu to, ka es esmu diezgan ilgi strādājis izglītībā un mākslas izglītībā. Es esmu Salcpīlē atdevis 24 gadus šai mākslas skolai, un, protams, ka tas ir mans bērns. Bet, kā jau ar bērniem ir, viņi izaug un aiziet pasaulē, un neko nevajag darīt, un tas ir ļoti normāli un viss kārtībā. Bet visrākākais ir tas, ka mēs gribam pēkšņi būt tie mācītāji, tie skolotāji tam bērnam, kā viņam rīkoties tajā laikā, kad viņš aug. Un mēs domājam, ka mūsu patiesība ir vienīgā un neapgāžamā. Ka mēs varam iejusties jebkurā no tautsaimniecības sfērām, ekonomikā, lauksaimniecībā, iespējot sportu, mākslas, mūziku, visu, kuru mēs būsim baigtie speciālisti. Es jums gribu teikt, ka tas mūsu tautai pietrūkst visvairāk šīs pietātes pret profesionāļiem. Un mēs gribam pašreiz sevi stādīt šo profesionāļu vietā, ka mēs visu zinām labāk. Tas, ka jums ir dots deputātu mandāts, vēl nenozīmē, ka jūs zinat visu vislabāk. Ja jūs nostrādātu mākslas skolā 24 gadus, varbūt tās jums arī kāds jauns atklāšanas būtu, bet es jums no savas pieredzes varu pateikt, ka tie nebija tik viegli un saulaini gadi. Un pagāja vismaz 14 gadi, kamēr šo skolas organismu es savedu tādā kārtībā, ka viņš funkcionē ideāli. Nu, vismaz šim laikam atbilstoši ideāli. Kad katrs no administrācijas un katrs no skolotājiem zina, kas skolā notiek un kas ir jādara, un ka nav tad direktoram jāstāvēs katru bērnu vai skolotāju pakaļ un jāsaka, ko tagad darīt un ko nedarīt. Un nav jāuztraucās par to, ka tu vienu dienu var nebūt skolā, tu zini, ka skola strādās, jo tāpēc, ka viņi zina, kas ir jādara. Bet tajā laikā, kad Salcpils mākslas skolē pievienojās filiāles Ainižos un Liepupē, tas bija milzīgs izaicinājuma laiks, un es viņiem lūdzu piedošanu, jo viņi drusciņi apdalīti no manis. Un es zinu noteikti, pilnīgi noteikti, ka apdalītas būsim visas šīs mākslas skolas ar šo vienu direktoru. Nevarēs viņš aizbraukt visur, būt vienlaicīgi liecību izsniegšanās un vēl kādās citos pasākumos. Jūs taču negribēsiet, lai jūsu bērns pienāk pie jums klāt un prasa, kas tur tā par tanti? Izrādās, ka viņa ir direktore. Jo šis bērns šo tanti būs ieraudzījis pa 7 gadiem vienu reizi varbūt. Es jūtu līdz tam nabaga cilvēkam, kurš pieteiksies konkursā uz šo te 5 izglītības iestāžu direktorēšanas vietu. Divu skolu modelis. Divu. Jā, ne, es domāju tā, ka kuram būs, kura pakļautībā būs šīs 5 izglītības iestādes, kuras viņam būs vienlīdz demokrātiski jāapkalpo. Nebūs tā, visi būs zaudētāji. Un tāpēc es katrā ziņā varu tikai ar savas pieredzes apjomu teikt, ka jūs ejat maldu ceļu. Un jūs būsiet Latvijā pirmie, kas uz tā grābekļa uzkāps virsū. Jo līdzīgs jautājums jau bija pagājušā gadā ar Talsu novadu. Un pēc konsultēšanās ar profesionāļiem viņi secināja, ka nevar tā apvienot visus vienā skolā. Jūs gribat šo kļūdu atkārtot? Ticiet man, arī jūsu laiks ir ierobežots.